lielāka daļa pozīcijas deputāti vispār nav lietas kursē par to, ka Terbatas iela šobrīd atbilstoši šī plāna tekstam tiek plānota slēgt vispār kustību šajā ielā. Jautājums, ja? Agrāk jau bija... Nav. Ko ne nav? Nē, nav. Nu, punkts 100 lapas pusē. Atveriet un paskatieties. Nu, ko nav? Mums pēc tam tā lapas. Jā. Nu, ir? Nav? Nu, lasām tādu, jā, satiksmes organizācijas izmaiņas, jā. Pilsētvidas kvalitātes uzlabošanas pasākumi. Punkts numur 1. Miera ielas satiksmes reorganizācija. Un 2. punkts. Terbatas ielas transporta kustības pilnīga ierobežošana no Brīvības bulvara līdz Matisa ielai. Kam vēl kas nav skaidrs? Ja ziņotāji pirmo reizi redz šo tekstu, lūdzu sauciet citu ziņotāju. Lūdzu citu ziņotāju. Nu, cilvēks pirmo reizi redz tekstu, acīm redzami. Ļaujiet atbildēt uz jautājumu ziņotājiem, lūdzu. Vai nu bija sabiedriskā apspriešana? Vai jūs esat apmierināti ar tā eksperimenta, kas jau kādreiz bija veikts, ja tur uz 2 dienām aizklāpējat pilnībā satiksmē, ja viena posmā, jo šeit jūs pilnībā visu, ja Terbatas ielu līdz pat Matisa ielai. Ko tas dos? Kāpēc? Vai es esmu vispār informējuši rīznieku par savām idejām? Šīs pieņemums parādās programmā, tāpēc, ka šo informāciju sniedza Pilsētas attīstības departaments, kas mums sniedza informāciju, ka šīs ir plāns un mums ir jāņem šādi plāni vērā. Es nevaru jums atbildēt par to, vai kurš par to ir balsojis, bet departaments ir sniedzis šādu informāciju un mēs ar to strādājam. Nu, divaini, ja? Jo saucas dokuments rīcības programma, tā kā jūs plānojat pašvaldības rīcību, ja? Izrādās lielākām vairākumam, ja šai zālē vispār pirmā dzirdēšana.